Labvakar, mīļie kustības pārbiedri. Jūs visi noteikti ļoti labi pazīstat šo cilvēku. Vita Anda Tēraude, mūsu jau bijusī izpilddirektora. Vita vadīja organizāciju tādā ļoti izšķirīgā mums posmā pirms Saeimas vēlēšanām laikā, kad neviens cits nebija gatavs, un jāsaka, tie rezultāti bijuši pat negaidīti labi. Un Vita arī ir tikusi ievēlēta un ir uzņēmusies ļoti nopietnu atbildību Saeimā vadīt komisiju, kas tiekās biežāk nekā citas, arī piekdienās, Eiropas lietu komisija. Arī juridiskajā komisijā ir vienīgā mūsu pārstāv skaidrs, ka šādā situācijā turpināt vadīt organizāciju kā izpilddirektora Vita nevar. Bet mums ir plāns, un to es ļaušu Vita īsi izstāstīt. Mums tiešām ir plāns, bet pirms plāna es gribētu pateikties visiem, jo tiešām organizācijas vadība laikā, kad organizācija veic pirmo savu vēlēšanu kampaņu, bija ārkārtīgi interesanti. Un es gribētu pateikties visiem, kas pielika roku, jo man liekas, tā deksme, ko mēs savstarpēji spējām uzģenerēt, ir arī daļai atbildīga par mūsu ļoti labo rezultātu. Bet posms ir jauns. Mums ir tagad smaguma centrs Saeima, otrs smaguma centrs izpildvara, valdība, bet ir nepieciešams arī trešais smaguma centrs, tas ir politiskā partija ar augošu biedru skaitu un lielākām aktivitātēm. Un te lūk ir plāns. Mūsu plāns, jaunais izpilddirektors, valde ir uzticējusi Mārai Laizānei vadīt partiju tālāk, tieši ar mērķi aktivizēt partiju. Blakus Saeimai, blakus izpildvarai, partiju. Lūdzu, Paldies! Es ar lielu atbildību un prieku uzņemos šo pienākumu, un paldies Vitai, paldies Danielam un arī pārējai valdē par uzticību. Darbu ir ļoti daudz, un tas mans galvenais mērķis šobrīd ir tieši strādāt ar jums visiem kopā, strādāt mums visiem kopā. Iesaistīties, mācīties, kā strādāt ar Saeimu, ar izpildvaru, domāt, ko mēs varam darīt kā partija, kā mēs varam darīt Latviju labāku. Tā kā nāciet uz biroju, rakstiet, tiksimies, strādāsim visi kopā.